Es izlēmu startēt padomē, tāpēc, kad man nav viena alga, kas notiek manā pagastā un kas notiek novadā. Es vēlos iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, un padomes, manuprāt, ir ļoti lieliska iespēja, kā iedzīvotāji var iesaistīties dažādu jautājumu lemšanā. Jā, savukārt es iesaistījos, jo negribējos būt tam dīvainam ekspertam, kas no malas vienmēr zina, kā vajag, un varbūt māk iekomentēt internetā vai vēl kaut kur, bet reāli ņemt kaut kādu aktīvu dalību un darīt kaut ko, pirmkārt jau ciema iedzīvotājiem, pagastu iedzīvotājiem, galu galā, kas zina, varbūt arī visas padomas kopā mēs varam arī novadam kaut ko labi izdarīt. Tātad mūsu padoma startējām kā viens no pirmajām, mēs esam no 24. gada augusta jau, un arī diezgan aktīvi darbojamies, uzreiz arī sanācām kopā. Tas nenotika tāds pasīvais, tas tiešām bija aktīvs, mērķtiecīgs darbs no pašiem pirmsākumiem un ar neskaitāmiem iesniegumiem novada domai, ar idejām par iedzīvotājiem, par vajadzībām. Un tā mēs darbojamies. Es domāju, ka par sasniegtiem darbiem tur var Linda arī pastāstīt, kas mums tāds ir pozitīvais, kur mēs redzam jau gaismu tuneļa galā. Jā, mēs esam, mums ir apstiprināts Lielvircavās ciematā sporta laukums un rotaļlaukums bērniem. Tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem, kā arī mēs, tieši kā Kaspars minēja, ļoti daudz rakstam, vācam šobrīd arī informāciju, lai mēs saprastu, kā iedzīvotāji, kā vispār notiek šie procesi, un arī mans secinājums ir arī parādīt novada pašvaldībai, kas mēs kā padomis esam un kā mums ir jāsadarbojas, jo mēs esam vieni no pirmajiem, un līdz ar to no visām pusēm šobrīd arī vēl ir mazliet neskaidrības, un es ļoti ceru uz sadarbību arī ar novadu, ka tā būs veiksmīga, kad atzīs padomes kā lemtspējīgas, un jā, tie darbi, viņi jau nav vienā dienā izdarāmi, viņi ir pamazām kustināmi, bet mums jau ir, manuprāt, kādi 15 vismaz iesniegumi gan novada pašvaldībai, gan Latvijas valsts ceļiem, tā kā mēs esam ļoti tādu lielu apgriezienu uzņēmuši. Mums ir arī 3 atklātās sēdes notikušas, plānojas jau nākamā sēde, kur aicināsim arī iedzīvotājus iesaistīties. Jā, darbojamies. Jā, skaidrs, ka plāni un vajadzības ir lielas, un tas nav viss vienā gadā vai vienā, mēnesī sasniedzams, bet mēs kā iedzīvotāji gribam redzēt kaut virzību uz kaut kādu mērķi, ka tas ir kaut kādi ir plāni. Protams, ka nav, mēs saprotam, ka visiem ir ierobežots budžets un tas neiespējams vienā dienā, bet ka ir kaut kāda virzība uz mērķi un ka tas kaut kādā gada nogriezienī tiks sasniegts. Un tas pats galvenais, jo cilvēki lai redz kaut kādu attīstību, jo ko tad mēs taču laukos gribam cilvēks, bet mēs šeit gribam tikai izbraukt caur tukšu teritoriju, kur nav viena dzīva dvēsele, nē, mēs te gribam bērnus, jaunas ģimenes, un lai tas viss būtu, ir vajadzīga attīstība šais ciematos. Savukārt arī par iedzīvotājiem mēs arī runājam, es teiktu, ne tikai uz atklātajām sēdēm, bet ir pieejama informācija par šiem iedzīvotāju padomēm, e-pasta, visas idejas, jūs vienmēr esat laipni lūgt ar idejām, arī ar darbiem. Tas, kad kāds ir, nezinu, vai te kādā vietā ir 5, 7, 11 cilvēku padomu, tie tikai tie vieni, kas varbūt to karogu bija gatavi iet pa priekšu nes, bet nākiet kopā, jo tikai kopā tam visam ir spēks un nav tur ierobežots. Tas, kad šis padomu ir kaut kāds kodols, bet bez cilvēkiem, jo tas arī nebūs. Arī padomē te cilvēki kādā brīdī piekos, varbūt tas entuziasms kādā brīdī zūd, ka tev ir neskaitām iesniegumi, neskaitām atteikumi un birokrātijas kalni, kuros tas viss apstājās. Tikai tajā brīdī vēl vairāk vajadzīgi šie azartiskie cilvēki no malas, kas kopā ir gatavi cīnīties par ideju, par lietu, lai labākai iedzīvotāji nākotnē tai attiecīgā pašvaldībā, tai ciemā. Jā, arī mans novēlējums un aicinājums ir iesaistīties, tā kā arī ar viedokli, ne tikai apmeklēt sapulces, bet arī ar viedokli un uzrunāt katru no padomes cilvēkiem. Tas vienmēr atnāk līdz visiem. Mēs arī aktīvi dalamies iekšēji un tā kā arī,
katra iedzīvotāja viedoklim un domām ir svars un spēks. Katram mums vienam. Jā, bet ir jānāk tai iniciatīvai, lai mēs zinām, kad kaut ko vajag, mēs arī nevaram izzīlēt, mums ir jāzina, un es aicinu visus aktīvi iesaistīties, un es ticu, ka mēs arī parādīsim gan darbos, gan visādi, kad padomēm ir nozīme. No sevis jau nekas nenotiks. Pats no sevis mums neviens neatnāks un neko neiedos tāpat tāpēc, ka mēs šeit esam. To mēs esam sapratuši. Mums ir jālūdz, un ja mēs lūgsim, tad agrāk. Dažreiz jāpieprasa, jā. Bet ja mēs paudīsim to savu vēlmi un vajadzību, tad mūs sadzirdēs.